Ikdienā nākot skatīties izrādes Elementē mansardā. Es apskatos, kurā rindā ir mana sēdvieta un dodos iekšā. Šajā gadījumā tā ir pirmā rinda, trešā vieta. 1, 2, 3. Un es sēžos skatīties izrādi. Bet nākot uz izrādi Vētras sēja, biļetē nav norādīts sēdvietas. Kāpēc? Jo tradicionālajās skatītāju tribīnēs ir izkārtot skatuve. Un skatītājs šajā reizē var brīvi izvēlēties, kur viņš vēlas apsēsties. Vai tepat, kur viņam ierastā vieta, kur krēsli parasti šeit ir podests, kur var ļoti eleganti apsēsties. Vai skatītājs var izvēlēties un doties tajā zonā, kur parasti atrodas aktieri. Apsēsties uz kādu no ierastajiem skatītāju krēsliem. Skatītājs var izmantot brīnišķīgo iespēju, kādu gadās teātrī reti. Vienkārši atspiesties pret sienu un stāvēt, ja nu ir sēdošs darbs. Skatītājs var apsēsties uz podesta. Un skatītājs ir aicināts justies brīvi šajā izrādē. Ja viņš vēlas, visu izrādi viņš var nostāvēt kājās, dzīvojot līdzi. Viņš var dejot, ja viņš vēlas. Un arī gluži pretēji, ja viņam kļūst pavisam miegaini, vai viņš var arī nosēsties uz zemes. Vai viņš vēlas, viņš pat var izgulties. Skatītājs šajā izrādē nekādā ziņā nav iesprostots viņa krēslā, sēdvietā, pirmajā rindā, trešajā vietā. Tā. Vētras sēja.